Laikam, audio pasaule no visām tehnoloģijām ir tā interesantākā, jo raugi, tajā ir apvienotas gan vairāk nekā 100 gadu vecas tehnoloģijas, kā ražo, piemēram, skaļruņus, gan arī pavisam jaunas ar dažādiem čipiem, procesoriem un vispārējo. Lūk, mēs tagad apskatīsim vienu interesantu jaunumu. Īpaša audio dokstacija, kurā ir apvienotas gan manas pieminētās tehnoloģijas, gan arī tās jaunās. Būs tiešām interesanti, gan no izstrādes, gan arī no dizaina viedokļa. Mūsu rīcībā bija nonākusi audio dokstacija Samsung DA-E550, kas paredzēta mūzikas baudīšanai no dažādiem mobiliem audio atskaņotājiem. Neliels, vizuāli interesants un audiāli skaļš tehnoloģiju izstrādājums, pie kura varam pievienot mobilos tālruņus, MP3 atskaņotājus un principā jebkuru ierīci, kas dod laukā skaņas signālu. Tā dokstacija faktiski ir laba kā mūzikas centriņš, ja, faktiski, kuru var novietot vai nu virtuvē, vai nu guļamistabā, nu kaut kur tādā nelielā telpā, lai izmantot viņu kā skaņas avotu. Bet paralēli, jā, jūs varat izmantot arī tā saucamās funkcijas AirPlay, Bluetooth, ja, tātad faktiski viņš ir ļoti universāls. Mēs šo balto audio dokstaciju izmēģināšanai nodevām pašmāju mūzikas grupai Astronauti, kas kā reiz uz šīs ierīces noklausījās savu jaunizcepto albumu. Šeit Māras iPadā ir grupas Astronauti jaunais albums Lauvas. Tikko svaigs no krāsnes. Mēs nesen tikai atskārtām to, ka mēs esam strādājuši pie tā 2 gadus. Un kas ir forši, ka tas arī izpaužas tajā, ka tur ir šausmīgi niansēta, ārkārtīgi niansēta aranžija un ļoti daudz sīku detaļu, kuras tad ir forši pārbaudīt, cik labi uz kurā atskaņotāji ir dzirdamas. Šī dokstacija visērtāk ir izmantojama vai nu ar Samsung vietāluņiem, vai arī Apple ierīcēm, jo tās var uzsēdināt uz dokstacijas speciālā spraudņa, kas nodrošina mobilās ierīces lādēšanu. Savukārt mūzikas atskaņošana notiek caur Bluetooth bezvadu savienojumu. Bet, ja nepieciešams, audio dokam var pieslēgt jebkuru skaņas avotu ar kabeļa palīdzību. Rekur no Bluetooth skan tagad. Var piefilmēt Lauvas. Palaidām no Bluetooth. Bluetooth! Visa tā saslēgšana caur vadiem, man liekas, vienmēr kaut kādā ziņā sarežģīta un pintrīga, lai arī tas ir tikai 1 vats, bet vienalga viņš man vienmēr kaut kur pazūd un tad viņu atrast vai nesāt vienmēr līdzi vai ko. Šodien es atnāku uzmauc virsū un super un viss skan. Tas man liekas baigērti. Man ļoti patīk viņa dizains. Laba skaņa ir smaga. Viņš mazliet svēr, viņš nav pavisam. Tāds, ka gluži nesāt apkārt visu dienu, lai vakarā noliktu pie draugiem uz galda, es negribētu. Tā. Bet kopumā viņš tomēr ir parocīgs, es teiktu, tāds meiteņu izmērs. Ka tām dokstacijām pirmkārt tas pluss varētu būt, ka tiešām tās ir viegli pārnēsājamas. Jā, tā kā ar boomboxu, vai ne? Jā! Viņš ar šitiem varētu stilot normāli, vai ne? Tas šitā uz augšu. Jā, super. Ķeramies pie audio skanējuma novērtējuma. Rudolfs, apskatot nelielo skaļruņu izmēru, atzīst, ka ļoti smalkas augšas vai baigos basus no šīs ierīces laukā nedabūsim, un pie tā ir jāpierod. Tomēr pavisam bez bungām klausītājs nepaliks, jo dokstacijai ir speciāls basu pastiprināšanas režīms. Protams, kad ieslēdz basu, paliek tā skaņa satraucošāka. Bet tomēr, kad tu viņu izslēdz, tad ir kā, kur palika? Jā. Bet, kad tu viņu ieslēdz, tas augšējais basa daļa ir bišķi pa daudz tomēr. Subīgāku basu prasītos, bet, protams, tik mazi skaļruņi nevar to subbasu izcelt. Un es tikko sapratu, ka šis tomēr labāk skanēs akustiski ierakstīta mūzika, jo uz basģitāru rekur basģitāru mums ir. Jā, tieši uz tām kaut kādu uz to spektru, kur dzīvo basģitāra kā fizisks instruments, tur tas basa būs labi iedarbojas. Jāklausās ir, nezinu, poproks, pops, kaut kas ar dzīvām bungām, dzīvu basu, džess, tur esat džess vienalga. Dokstacijas vietāluņiem vispār tiek ražots jau vismaz 5 gadus, taču līdz šim tās lielākoties bija domāts Apple, iPhone un iPod ierīcēm. Beidzot parādījušies audio risinājumi arī citu platformu ierīcēm. Konkurencē pretī šai Samsung audio dokstacijai liekam Philips ražoto AS851 dokstaciju. Dārgāka, bet arī skaņas ziņā mazliet jaudīgāka ierīce. Ja uz Samsung dokstacijas var uzsēdināt gan iPhone, gan Android ierīces,
tad Philips ražojums pamatā paredzēts tikai Android ierīcēm. Taču, ja nepieciešams, šeit var pievienot pat planšetdatoru. Paldies Mārai un astronautiem par brīnišķīgajiem komentāriem. Starp citu, viņi nesen kā izdotais albums Lauvas skan patiešām forši. Ja kāds no jums vēlas uzzināt par viņiem kaut ko jaunu un interesantu, meklējam mājaslapu www.astronauta.lv.